Rīgas celtniecības koledža ir viena no senākajām mācību iestādēm Latvijā. Tā dibināta 1872. gadā, kad tās nosaukums bija Rīgas amatnieku skola. Nesen koledža nosvinēja savu 140 gadu jubileju. No 1947. līdz pat 1995. gadam mācību iestādes nosaukums bija Rīgas celtniecības tehnikums, bet 1995. gadā tā kļuva par Rīgas celtniecības koledžu. Rīgas celtniecības koledžā studē un mācās ap 800 izglītojamie. Daudz nacionāls kolektīvs, strādā ap 112 pedagogi un tehniskie darbinieki. Pedagogu vidū ir arī mūsu koledžas bijušie absolventi. Pēdējo 70 gadu laikā koledži ir absolvējuši, tā kopā parēķinot, sanāk kaut turpat pāri pa 25 000 izglītojamie. Ļoti daudz un dažādās vajadzīgās profesijās Latvijas tautsaimniecībai. Mācības notiek šajā 100-gadīgajā ēkā, kas atrodas Rīgas centrā Gaiziņa ielā 3. Piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, Rīgas celtniecības koledža ir rekonstruēta un nosiltināta. Šeit atrodas mācību auditorijas, moderna biblioteka, konferenču telpa. Koledžas pagalmā atrodas darbnīcas, dažādu specialitāšu praktisko iemaņu apguvēji. Koledžā ir sporta zāle, ēdnīca, kafejnīca, kā arī sava dienesta viesnīca. Mācīties un apgūt Latvijas tautsaimniecībā pieprasītas profesijas Rīgas celtniecības koledžā var audzēkņi no visas Latvijas. Iespējams iegūt vairāku līmeņu izglītību. Koledžas studiju daļa organizē mācības jau no 2000. gada pirmā līmeņa augstāko izglītību. Ir 3 katedras – arhitektūras katedra, būvzinību katedra un restaurācijas katedra. Un no šā gada tiek realizēta arī jauna programma – inženieru sistēmas, kas ir pakārtota būvzinību katedrai. Koledžā uzņemšana notiek 3 gadu apmācības ilgums ir sekmīgie un sabiedriski aktīvie studenti saņem stipendijas. Struktūra vienība koledžā ir profesionālā vidusskola. Profesionālā vidusskola nodrošina gan vidējo izglītību un arī profesiju. Līdz ar to mācību ilgums ir 4 gadi. Pēc 9. klases Rīgas celtniecības koledžas vidusskolā var apgūt profesijas – ēku būvtehniķis, arhitektūras tehniķis, apdars darbu tehniķis, inženieru komunikāciju tehniķis, namdaris. Koledžā ir arī 3-gadīga arodu izglītība, kur var apgūt profesijas – apdars darbu strādnieks un inženieru komunikāciju montētājs. No šā gada septembra mēs uzsāksim arī tā saucamo duālo izglītību. Tātad gads līdz 1,5 gadam darba vidē balstītu mācību programma kopā ar darba devēju, konkrēti ar Skonto Prefab uzņēmumu, betonētāja profesijā. Audzēkņi sekmīgie saņem gan valsts dotētu stipendiju, gan arī papildus vēl Eiropas finansēto stipendiju. Rīgas celtniecības koledžai ir sadarbība ar 13 augstskolām un 5 profesionālās izglītības mācību iestādēm dažādās Eiropas valstīs. Koledžai ir daudz sadarbības partneri, kas nodrošina audzēkņiem prakses vietas. Šogad koledžas studentu prakses vietas restaurācijas programmā bija 20 restaurācijas uzņēmumos un muzejos, 86 būvfirmās būvzinību programmā un 34 arhitektu birojos. Vidusskolas audzēkņi dažādas profesijas apgūst praksē 112 dažādos uzņēmumos. Koledžai ir laba sadarbība Rīgas domes austrumu izpilddirekciju, Latvijas celtnieku arotbiedrību, Latvijas arhitektu savienību, Latvijas būvinženieru savienību, restaurātoru biedrību un daudzām vēl citām profesionālām organizācijām. Latvijas celtnieku arotbiedrība un Rīgas celtniecības koledža jau vairākus gadus veido sadarbības līgumus. Ar Rīgas celtniecības koledžas studentu dalību Latvijas celtnieku arotbiedrība ir izstrādājusi un novadījusi vairākus jauniešu iniciatīvas projektus. Koledžas studenti bieži pievienojas Latvijas celtnieku arotbiedrībai, kad tā apmeklē būvmateriālu ražotājus vai būvobjektus. Ja tu studē Rīgas celtniecības koledžā,
tad tev nav jāmaksā Latvijas celtniecības arotbiedrības biedra maksa. Rīgas celtniecības koledžā regulāri notiek zinātniski praktiskās konferences, kurās ar saviem darbiem piedalās pedagogi, studenti un arī absolventi. Iespēja, protams, mūsu pedagogiem, kā arī studentiem piedalīties vieslekcijās, meistarklasēs, kurās tiek pieaicināti speciālisti gan no Latvijas uzņēmumiem, gan arī no citām Eiropas augstskolām. Arhitektūras katedras vadītājai Inesei Reitālei lielu gandarījumu sniedz darbs ar studentiem. Viņa pati savulaik ir absolvējusi Rīgas celtniecības koledžu un tagad māca jaunos arhitektus. Tā laikam ir mīlestība uz arhitektūru, ja? Un tas it kā fascinē tam, ka tu gribi atgriezties arī šajā vidē un palīdzēt nākošiem studentiem ņemt un arī iegūt šo profesiju. Pasniedzējs ar sirdi un dvēseli strādās kopā ar viņiem. Pasniedzēji nav vienaldzīgi, ja? Un ja tev pretī nav arī vienaldzīgs students, tad šis rezultāts var būt ļoti labs. Darba devēji ir ļoti atsaucīgi un labprāt pieņem ne tikai praksē, bet arī darbā koledžas studentus. Raivis Rīgas celtniecības koledžā mācās, jo viņu ļoti saista ēku projektēšana. Es vasarā pastrādāju projektēšanas birojā, un es sapratu, cik tas ir interesanti ir projektēt šīs ēkas, aprēķināt dažādas slodes, aprēķināt visu nepieciešamo, ka tas nav tikai tā atnāc uzbūvē, pasauc strādniekus, viņi to visu uzceļ, ka tur ir ļoti liela plānošana un ļoti liels darbs ieguldīts tajā visā. Tas pats interesantākais ir tas, ka ir iespējas arī tik dažādos projektos, starptautiskos, tā kā Eiropas līmenī. Uz tiem var arī doties dažādām valstīm, uz citām skolām, iegūt pieredzi, bet, pieņemsim, šajā skolā man ļoti patika gan maketēšanas prakse, kas viss bija arī tieši to ēku, kur tu esi uzprojektējis, ko pats esi izdomājis, to arī taisi kā maketu, un te viņš ir datorā, man ļoti patika strādāt ar AutoCAD, un tur tas man ļoti, tieši ar datoru, tās visas programmas, tas šķiet ļoti interesanti, un tas arī īstenībā man tā kā piesaistīja. Visvērtīgākā audzēkņiem ir prakse, kad teorētiskās zināšanas var pielietot darbā. 4. kursā mums ir 6 mēneši, kas ir paredzēti praksei, un šajos 6 mēnešos mūsu skolēnus sūta uz dažādiem būvniecības firmām vai projektēšanas firmām, arhitektūras firmām, kur mēs principā darām to pašu, ko jau lielie profesionāļi, un mēs pamazām augam un tur iegūst vislielāko pieredzi. Protams, teoriju mēs iegūstam skolā, bez teorijas praksē mēs nekādīgi nevarētu dzīvot. Gan studentiem, gan audzēkņiem ir iespēja piedalīties ārpusstundu aktivitātēs. Tas ir deju kolektīvs Austris un koris Spāre, kur ir ieguvuši godalgotas vietas dziesmu un deju svētkos. Ir arī dažādas sporta aktivitātes. Mums ir arī tā kā sporta nodaļa, un šajā sporta nodaļā katru mēnesi, katru nedēļu ir gandrīz kādas sacensības, vai tur svara bumbu celšana, vai basketbols, dažādās jomās. Ir koris, protams, kā jau jūs redzat, ir arī tautu deju kolektīvs, kurā es arī dejoju, un tas man ļoti uzrunāja, kā es iesāku, es vairs ārā negribu no viņa tikt. Un ir, protams, tie projekti, kas ir kā medus maize visiem skolēniem, jo tu vari apceļot Eiropu un iepazīt citas kultūras, citas skolas un satikt jauns cilvēkus un apmainīties profesionālajām idejām un iegūt kontakts. Tas ir vienkārši milzīgs paldies šai skolai par to, ka viņi dod tādu iespēju. Koledžā aktīvi darbojas pašpārvalde, kas organizē gan studentiem, gan audzēkņiem interesantu brīvā laika pavadīšanu. Mēs esam par audzēkņiem, kas nodarbojās ar brīvā laika aktivitātēm, kas ir radoši, aktīvi, smaidīgi un vienmēr ar kaut kādām tādām kreatīvām idejām, kas nav bijušas, kas nav kā standarts. Galvenais, lai viņiem pašiem tas patiktu un interesētu tas, ko viņi dara pēc stundām. Mēs iesaistījāmies Leonardo da Vinci balvas veidošanā. Jā, starptautisks projekts tas ir, kas norisinās jau 2. gadu saistībā ar mūsu skolu. Kopā projektā ir 6 valstis un katru rudeni un pavasari tiek kāda apceļota. Pagājušā septembrī iekrita Latvijas karta un mēs uzņēmām, prezentējām savu skolu, galvaspilsētu Rīgu. Rīgas celtniecības koledža aicina jauniešus mācīties gan pēc pamatskolas, gan vidusskolas absolvēšanas. Būvniecība, tas principā nevienā brīdī, tas visu laiku ir vajadzīgs. Vienmēr notiks kādi projekti, vienmēr kaut kas tiks celts, un bez darba viennozīmīgi tu nepaliksi, ja tu būsi mācījies šajā skolā. Tā kā šeit ir perspektīvas. Rīgas celtniecības koledžā iegūstamā izglītība ir starptautiski konkurētspējīga, atbilstoši darba tirgus prasībām Eiropas un Latvijas darba tirgū. Rīgas celtniecības koledžai ir laba sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti.